Mūsu kampaņas galvenais mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo autovadītāju sociālo atbildību un radīt izpratni par meža lomu skābekļa ražošanā. Jo mēs secinājām, ka varbūt mērķa auditorijas daļa, kas nav tik aktīvi līdz šim iesaistītas tajās aktivitātēs, ir tieši ekonomiski aktīvies iedzīvotāji, kas arī ir autovadītāji. Jā, un autovadītāji, kā arī viņu ģimenes. Plus mēs vēl mēģinājām iesaistīt, lai šo akciju paveiktu, vēl pagaidām nezinām degvielas tirdzniecības ķēdi. Tad, ko mēs īsti esam iecerējuši darīt? Tātad, pirmais solis būs pievērst autovadītāju uzmanību tam, ka O2 ir svarīgs. Otrais solis būs iesaistīt autovadītājus pašā koku stādīšanā, un trešais punkts būs atspoguļot šo stādīšanas rezultātus. Un tad runāsim konkrētās lietās, ko mēs darīsim. Lai piesaistītu uzmanību, mēs izveidosim performanci sastrēgumos, kur jaunieši gāzmaskās nāks klāt pie autovadītājiem un piedāvās pudeles ar svaigu gaisu. Tas faktiski būs tāds pat par sevi tā ir absurda ideja, un tāpēc mēs tieši vēlamies piesaistīt sabiedrības uzmanību ar to absurdu, ko šī aktivitāte pauž. Un tāpēc mēs sākumā informēsim mēdījus par to, ka šāda akcija notiks, un pēc tam izveidosim video par šo te aktivitāti un turpināsim izplatīt šo te performanci sociālajos mēdījos. Nākamais solis būs šo vadītāju iesaiste, un mēs novietosim stendus tātad šajā gāzes uzpildes staciju tīklā, tajā, kurš vislabāk nosaks Latvijas teritoriju. Tad autovadītāji vai arī viņu ģimenes locekļi, bērni varēs pieiet pie šiem stendiem, saprast, kas viņiem būs jādara, un paņemt šo sēklu. Un pirms tam gar ceļa malām tiks izvietots vides reklāmas, kas tātad izstāstīs šo galveno domu, ka koki, tīpaši tajā brīdī, kad viņi aug, ražo šo skābekli, un ka skābeklis mums ir ļoti, ļoti nepieciešama viela. Lūk, un lai tad to izdarīt, mums būs jāatrod sadarbības partneris, un tad tā būs šī degvielas stacija, un tad šie publicitātes pasākumi būs vides reklāmas. Un tālāk, kāpēc tad faktiski autovadītājiem tas viss ir jādara, tiks izveidota interaktīva karte, tiks izveidota mājaslapa, kurā ielogoties varēs ar draugiem.lv profilu. Un pēc tam varēs atvērsies karte, un tajā varēs iestādīt virtuālu kociņu. Lai iestādītu šo virtuālo kociņu, vajadzēs atvērt sēklas paciņu, kurā būs ievietots kods, un tad ar ievedot šo kodu tiks iestādīts kociņš. Kāpēc vajadzēja ielogoties draugos.lv? Tāpēc, lai pēc tam visa gada garumā nāktu informācija par to, kādā tad stāvoklī ir šis virtuālais kociņš, kas ar viņu notiek, vai viņam uzbruk kukaiņi, vai tur atnāk meža cirtējs. Galvenais ir atgādināt par to, ka šis kociņš ir, un tad, kad apritē šis gada cikls, kad no sēkliņas jau izaugs kociņš, mēs ceram, ka tad šie cilvēki šos kociņus tiešām iestādīs, un tad šī karte paliks zaļa. Jo tad, kad pienāk šis brīdis, stādīšanas brīdis, tad šajā interaktīvajā kartē varēs atzīmēt, ka kociņš ir iestādīts, viņš paliks zaļš, un tā palēnām šī karte paliks zaļa. Lūk. Runājot par kampaņas laika plānu, tā varētu noritēt apmēram 1,5 gadu, jo lai izaudzētu kociņu, ir nepieciešams apmēram gads. Tātad kampaņa sāktos janvārī, tiktu meklēt sadarbības partneri, respektīvi kādu no degvielas uzpildes firmām, kas nodarbojas ar to, un tiktu sagatavotas tās sēklas, kuras varētu izplatīt, un tiktu meklēta risinājuma vizuālajai komunikācijai šai kampaņai. Un aprīlī, tā kā daba mostās, cilvēki sarosās,
veidos dažādas sastrēgumus ielām pilsētās, un mēs varētu tajā laikā norisināt, veidot tādu kā performanci, kurā šie jaunieši ar gāzmaskām piedāvātu skābekli vadītājiem. Vēlāk, pēc šīs akcijas, veidot atsauksmi sociālajos tīklos, filmēt video un sāktos jau sēklu stendu uzstādīšana degvielas uzpildes stacijās. Tam sakot dažādi videoklipi, gan radio prezentācijas, kā arī līdz reklāmas un mājaslaps izveid speciāli šī kampaņai. Kamēr autovadītāji audzētu šos kociņus, risinātos dažādi atgādinošie pasākumi, tiktu veidoti blogi, taisīti video sižeti, kā arī mēs censtos iesaistīt šajā kampaņā dažādas slavenības, kas saistītas ar autobiznesu, kaut kādu motobraucēju vai rallisti, vai citu veidu slavenības. Paiet gads, kopš aprīļa līdz aprīlim nākamajam, tad tiktu mājaslapā izveidot tādu kā zaļā karte, kurā šie autovadītāji, kas audzē kociņus, varētu reģistrēt tās vietas, kur viņi tos kociņus domā stādīt. Un tad jūnijā tiktu apbalvoti vidē draudzīgākie autobraucēji, kā arī varētu noteikt vidē draudzīgākos novadus. Un attiecībā uz finanšu plānu mums nav gan aprēķināti konkrēti cipari, bet mēs izdalījām tās aptuvinātas pozīcijas, kur būtu nepieciešams finansējums. Tas būtu šo sēklu paciņu izveidē, protams, noformējums un pašas tās sekliņas, kas ir priekšā, stenda dizains un izvietošana un izvietošana, pašas performances materiālu iegāde, mājaslapas dizains un uzturēšana, videoklipu veidošana, radio džinglu un vidas reklāmas. Un pieminot to radio džinglu, mēs arī pozicionējām, kad attiecībā uz autovadītājiem galvenokārt redz video vidas baneris, iela malās un radio klausās ceļiem. Tā kā uz to mēs arī liekam uzsvaru. Protams, arī izmaksas būs nepieciešams atgādināt šo pasākumu izveidē, darbinieku atalgojums un arī, protams, noslēguma pasākumam, kas būs dažādas organizēšanas noslēgumā. Tā. Un kā mēs to visu novērtēsim? Pirmām kārtām mēs to novērtēsim pēc tā, cik zaļa tad beigās ir mūsu karte, cik daudz cilvēku ir ielogojušies. Tāpat mēs skatīsimies, cik daudz skatījumu ir šim te video, kas ir ievietots gan Vimeo, gan YouTube. Skatīsimies, cik daudz retvītots. Faktiski, jā, mēs novērosim aktivitāti sociālajos mēdījos un to, cik daudz cilvēki tad ir aizpildījuši šo kartu. Paldies! Paldies, žūrijas jautājumi, mikrofonu žūrijai vienu. Es ļoti ātri vienu jautājumu. Kā jūs motivēsiet, kas būs tas burkāns atkal runājot par to, lai cilvēks tiešām iestāda to kociņu un pēc tam atzīmē? Kas viņam par to būs? Kāds redzēs, ka viņš ir to iestādījis? Jo cilvēkam jau vajag kaut kādu atbalstu, pamatojumu. Faktiski mēs ceram, ka šis formāts, kādā mēs pasniegsim šo stendu, mudinās viņus, bet, protams, mēs nevaram beigās zināt, vai viņš iestādīs vai nē, tas paliks uz viņas sirdsapziņas, bet novērojot aktivitāti draugos tajā, ka var apskatīties, ko te dara mani draugi, kad draugs ir tikko iestādījis kociņu, kas tas pa kociņu. Viņi redzēs, ka notiek šāda akcija un ka galvenā darbība ir koku stādīšana. Tad no virtuālās telpas, tā kā mēs ceram, ka tas aizies arī fiziskajā telpā. Tad faktiski būs tā, ka cilvēks, kad iestādīs viņa profilā, kaut kā tas tiks atspoguļots. Jā, protams, jā. Tas bija mans. Paldies. Es piešķiru vienu žetonību tam, kam bija tā ideja ar tie sastrēgumos tām pudeliem, gaisa un gāzmaskām. Tas tikās ļoti interesanti. Mēs to izlēmām komandā, tur ļoti grūti sadalīt.
Šitas bija superākais, ja šito darbu procesā pajautāju, kam bija tā ideja un saņēma to pašu atbildi. Man arī jādod kaut kā jūsu komandai, tā ir ģeniālākā komanda, kas nepadodās. Tas ir komandas darbs.